Labdien! Iespējams, tu zini, ko es tev sacīšu, un tādā gadījumā šajā video droši pārlec uz beigām, jo to, kas ir beigās, tu pavisam noteikti nezini. Latvijas kultūras kanons ir izcilāko mākslas, darbu un kultūras vērtību kopums. Tā savā ziņā ir Latvijas kultūras atmiņa, ko veido 99 vērtības. Šajās vērtībās vairāk kārt ir minēts arī Raiņa vārds. Un kur Rainis, tur, protams, jaušama arī Aspāzija. Tomēr kultūras kanonu nevajadzētu uztvert kā kaut ko sastingušu un nemainīgu. Kanonam ir jābūt procesam, kas attīstās, jo kultūra nedrīkst būt tikai atmiņas. Un tieši tādēļ Latvijas Republikas kultūras ministrija, Latvijas kultūras akadēmija aicina 10. līdz 12. klašu skolēnus piedalīties kanona konkursā par tēmu Raiņu un Aspāzijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvēs un notikumos. Lai piedalītos šajā konkursā, tev tieši šobrīd savā acu priekšā jāredz tēmai atbilstoša ideja, ko var realizēt skatuves mākslas ietvaros. Tev jāredz komanda, ar kuru kopā šo ideju realizēt, un visbeidzot, tev jābūt vēlmei piedalīties. Par visu pārējo esam parūpējušies mēs. Meklē konkursu nolikumu, piedalies un raisi diskusiju par Latvijas kultūras kanonu. Konkurss norisināsies 3 kārtās, bet vispirms tevai skolai, mākslas skolai vai mūzikas skolai ir jāizveido komanda 3 cilvēku sastāvā un jāizpilda pieteikuma anketa. Konkursa pirmajā kārtā tevai komandai ir jāizvēlās 2 no Raiņu un Aspāzijas darbos risinātajām tēmām un ar dažādu uzskates materiālu, literatūras vai citu avotu segumu jāpamato, kā šīs tēmas dzīvo mūsdienu Latvijas jaunatnes vidē. Un tevai komandai pirmajā kārtā ir jāizveido vīzija 10 līdz 15 minūšu ilgai skatuves mākslas performancei par jūsu izvēlētajām tēmām. Konkursu pirmā kārta notiks no 2. līdz 6. novembrim Cēsīs, Kuldīgā, Jelgavā, Rezeknē un Rīgā. Konkursa 2. kārtā katra reģiona labākā komanda 27. un 28. novembrī Jūrmalā radošā darbnīcā profesionāļu vadībā sagatavos vienu no jūsu idejām par īstu skatuves mākslas performanci. Konkursa 3. kārtā, kas norisināsies 27. martā, jūsu komanda jau līdz mirdzumam būs noslīpējusi, uzlabojusi un pielabojusi savu skatuves mākslas performanci, ko tad arī vērtē žūrija. Un, protams, šajā konkursā uzvarētāju sagaida ļoti vērtīgas balvas.